Sporta ziņas ir stāsti ne tikai par maču rezultātiem, skaistiem vārtu gūmiem un to, kurš ko ir pateicis. Dažreiz gadās rakstīt arī par tādām nepatīkamām lietām, kā sportistu nāves. Šāds liktenis piemeklējis arī vairākus latviešu hokejistus, kuri mira karjeras laikā, un šajā hokeja stāstu epizodē mēs tieši atcerēsimies tos latviešus, kuru karjeras un dzīves aprāvas agrāk nekā tas varētu notikt. Tagad uzliec uz pauzi, piesēko Sporta ziņu YouTube kanālam, lai vēlāk neizmirstās, bet mēs sākam! Sergejs Žoltoks joprojām ir uzskatāms par vienu no Latvijas visu laiku spilgtākajiem, labākajiem spēlētājiem. Nacionālajā hokeja līgā viņš ir otrs visu laiku rezultatīvākais Latvijas pārstāvis, atpaliekot tikai no Sanda Ozoliņa. Savukārt pēc aizvadīto spēļu skaitā viņš ir ceturtais visu laiku labākais. Ļoti meistarīgs hokejists ar lielu sirdi, un, kā izteicās Arturs Irbe, īsts musketieris. Arhaisks, ja. No iepriekšējiem laikiem nāca tāds džentelmenis uz ledus, nevis fortūnas džentelmenis, bet tieši džentelmenis labākajā nozīmē. Un sanāca tā, ka 2004.–2005. gada sezona Nacionālajā hokeja līgā bija lokauts. Tas nozīmē to, ka spēlētāji nespēja vienoties ar līgas vadību par ienākumu sadalīšanu, un tā rezultātā Žoltoks atgriezās dzimtenē, pievienojoties Riga 2000 vienībai. Un paskatoties tagad, ir grūti noticēt, ka bija laiki, kad tepat Latvija bija komanda, kurā spēlēja tādi hokejisti, kā Ģirds Ankipans, Rodrigo Lāviņš, Karlis Krāstiņš, Artis Sābols, Jānis Sprūgts. Un šī ir tikai daļa no hokejistiem, kuri tika savākti vienā komandā. Diemžēl Žoltoka posms ar Rīgas klubu sanāca visai īss, jo viņš paspēja aizvadīt tikai 6 spēles. 2004. gada 3. novembrī Riga 2000 spēlēja Minska pret vietējo Dinamo. Un tiek ziņots, ka Žoltoks izlaida pirmsspēles iesildīšanos, jo viņš nejūtas īsti labi, bet tomēr pieņēma lēmumu spēlēt, un laikam tas lēmums arī izrādījās liktenīgs. Jo trešā perioda beigas uzbrucējiem kļuva slikti, viņš piesargoja pie komandas soliņa, viņam sāka sniegt palīdzību, pēc tam pieslēdzas arī uz vietas esošie ārsti, bet, diemžēl, nekā viņi palīdzēt Žoltokam nespēja, un turpat Minskas arēna viņš arī mira 31 gada vecumā. Žoltoks tiešām ir liela personība Latvijas hokeja, un viņa piemiņa arī tika godināta. Agrāk tika aizvadīts Sergeja Žoltoka piemiņas turnīrs jaunatnes komandam. Savukārt pagājušajā gada tika rīkots arī piemiņas mačs, kurā Sergeja Žoltoka bērnības draugi spēlēja pret Riga 2000 Latvijas izlases komandu. Ar šo spēli vēlamies atcerēties un godināt Sergeja gaišo piemiņu, teica Viesturs Kozils, viens no idejas autoriem. Žoltoks vienmēr paliks mūsu atmiņā kā izcils hokejists, Latvijas valsts patriots, spēcīga personība un lielisks ģimenes cilvēks. Kristiāna Pelša stāsts ir traģisks ar to, ka viņa karjera beidzas, tai arī īsti nesakoties. Viņš 16 gadu vecumā piedzīvoja debiju Daugavpils hokeja komandā, tas bija 2008.–2009. gada sezona, un pēc tam šķita, ka tikai uz augšu viņa karjera ies, jo viņam bija pievienošanās Dinamo Farm klubam, spēlēšana U18 izlase, Nacionālais hokeja līgas drafts, U20 izlase, Memoriāla kausa izcīnīšana ar Edmontonas komandu. Ar latviečs bija diezgan pamanāms, un kā tāda virsotne arī kapteiņa status Latvijas U20 hokeja izlasē. Un 2012. un 2013. gada sezonā viņš svēra nākamo soli, jau pievienojoties Amerikas hokeja līgas komandai Oklahoma City Barons, un šķita, ka tiešām tas ceļš uz NHL pamazām bruģējas. Pēc sezonas talantīgais latvietis atgriezās dzimtenē, lai šeit pavadītu vasaru, un 2013. gada 11. jūnijā pulkstens 1:40 naktī glābšanas dienests saņem zvanu par kādu jaunieti, kurš Rīgā no tilta ielēca Daugavā.
Izrādījās, ka tās bija pelšas, un šādai arī aprāvās viņa dzīvība. Uzbrucējiem bija vien 20 gadi. Šis ir ziņas, no kurām mēs baidījāmies. Kristians bija izcils cilvēks, un tas ir briesmīgi, ka viņš mūs atstājis tik jaunā vecumā. Nevaru iedomāties, cik šī situācija ir sāpīga pelšu ģimenei. Par hokeista traģisko nāvi izteicās Edmontons Oilers tā brīža ģenerālmenedžeris Kreigs Maktavišs. Mūsdienas par Latvijas hokeja dzelzceļu mēdz dēvēt Kristapu Zīli, kurš izlases mačos bloķējis 10 metienu, rīpīgi pa laikam trāpīja pa seju ar pa citām neaizsargātām vietām, bet pašam Zīlim šāds apzīmējums nepatīk, un arī vienā no intervijām viņš uzsvēra, ka Latvijas hokeja ir tikai viens dzelzceļs, un tas ir Kārlis Skrāstiņš. Un šādi vārdi no Zīles puses lieliski parāda to, kas bija Kārlis Skrāstiņš Latvijas hokejā. Viņš Nacionālajā hokeja līgā aizvadīja 12 sezonas, varbūt nevienmēr bija pamanāms, nevienmēr bija publisks, bet viņš vienmēr komandas intereses lika augstāk par savajiem, par to arī nopelnot to iesauko dzelzceļs. 2011. gadā Skrāstiņš nesagaidīja tādu piedāvājumu no Nacionālās hokeja līgas klubiem, kas viņu apmierinātu, un nolēma doties uz kontinentālo hokeja līgu, pievienojoties Jaroslavļas Lokomotīvu, bet nevienu oficiālu spēli šīs komandas rindas viņš tā arī neizvadīja. 2011. gada 7. septembris ir viens no melnākajiem datumiem pasaules hokejā. Šajā dienā lidmašīna ar Lokomotīvu hokejistiem, kur atradās arī Skrāstiņš, devās uz izbraukuma maču uz Minsku. Taču Jaroslavļas lidosta, tā lidmašīna aizķēra kaut kādu objektu ar spārnu, lidmašīna nogāzās, un tā bija liela traģēdija. 43 no 45 cilvēkiem mira uzreiz uz vietas, tajā skaitā arī Kārlis Skrāstiņš. Un kontinentālā hokeja līga arī apturēja tobrīd notiekošo spēli, lai paziņotu par šo avāriju. Простите, друзья. Уважаемые друзья, Я у думаю, нас это траурное сегодня объявление произошло сейчас произойдет. страшное горе. При вылете из Ярославля на матч с «Динамо Минск» разбился самолет с командой, тренерами, администраторами команды «Локомотив». По данным, имеющимся на сейчас, из 37 человек выжил пока один человек. Latvijā jau vairākus gadus darbojas arī Kārļa Skrāstiņa fonds. Pagājušajā sezonā tas vāca līdzekļus, lai izveidotu pieminekli Kārlim Skrāstiņam. Un eskīze jau ir gatava un paredzams, ka šogad netālu no Arēnas Rīga varētu parādīties arī piemineklis mūsu dzelzsvīram. Karjeras laika Kasparam Astašenko sanācis paspēlēt dažādas valstis un dažādas līgas. Viņš spēlējis gan Eiropā, gan arī Ziemeļamerikā. Un, diemžēl, tieši Astašenko ir viens no piemēriem tam, kā profesionālajam sportam ir arī ēnas puse, un tas ir atkarības. 1999. gadā aizsargu 5. kārta ar 127. numuru draftēja Tampa Bay Lightning, un tajā pašā sezonā viņš arī debitēja Nacionālajā hokeja līgā, aizvadīja 8 spēles, nākamajā sezonā pievienoja vēl 15 spēles. Tad sekoja vairākas sezonas Amerikas hokeja līgā, arī fanklubu līgā, netālu no Nacionālās hokeja līgas, bet notika viena epizode, kura vienkārši pārvilka strīpu viņa karjerai Ziemeļamerikā, jo hokejists tika aizturēts par aizliegto vielu glabāšanu, un skaidrs, ka pēc šādas epizodes nekādas nākotnes tieši Ziemeļamerika viņam vairs nevarēja būt. Sekoja atgriešanās Eiropā, viņš spēlēja Latvija, Somija, Dānija, Krievija, Slovākija, Itālija, Kazahstāna. Un par viņa faktiski tādu pēdējo sezonu kļuva 2011. un 2012. gada sezona. Viņš nospēlēja 2 mačus Latvijas čempionātā un pēc tam 8 spēles Somijas pēcspēka 4. līgas komandā.
Oficiāli nekādu paziņojumu par karjeras beigām no Ostašenko nebija, bet 2012. un 2013. gada sezonu viņš sāka bez kluba, un 2012. gada novembrī viņš tika atrasts miris uz ielas Rīgā. Kā ziņoja Latvijas mēdī, tad 17. novembrī aizsargs no sava telefona zvanīja vairākiem draugiem, lai aizņemtu naudu. Tad viņš tika redzēts kaut kur Rīgas centrā, bet pēc tam mistiski pazuda uz 4 dienām. Un tad attiecīgi pāris dienas vēlāk viņu atrada mirušo, bet asinis esot konstatēta milzīga deva narkotisko vielu, un kā pārdozēšana arī kļuva par viņa nāves iemeslu. Meistarīgs hokejists, kurš arī spēlēja Nacionālajā hokeja līgā, bet diemžēl viņa karjera un dzīve noslēdzas šādi, ka viņš vienkārši mīra no pārdozēšanas. Matis Kivlenieks ir vēl viens latviešu hokejists, kuram spīdēja izcila karjera. Viņš spēlēja Columbusas Blue Jackets farm kluba, viņš aizvadīja arī vairākus mačus Blue Jackets komanda, viņš sargāja Latvijas izlases vārtus 2021. gada pasaules čempionāta spēlē pret Kanādu. Pirmā vēsturiska uzvara pret Kanādu pasaules čempionātos, turklāt bez ielaistiem vārtiem. Un šķita, ka tiešām perspektīvas ir milzīgas, bet dažas nedēļas pēc pasaules čempionāta 5. jūlijā pienāca kaut kādas briesmīgas ziņas, kuram sākumā tiešām bija grūti noticēt par to, ka Kivlenieks ir miris. Tiek ziņots, ka Blue Jackets tā brīža vārtsargu trenera Menija Ligasija māja notika viņa meitas kāzas, un tur notika uguņošana, un vienā brīdī kaut kas aizgāja ne pēc plāna, un viena no tas raķetes atlūzām trāpīja Kivleniekam pa krūtīm, un viņš uzreiz arī uz vietas mira. Kā informēja policija, tad tā nebija kaut kāda apzināta noziedzība vai nelegāla rīcība, tāpēc vienkārši incidents tika traktēts kā nelaimes gadījums. Kā vēlāk stāstīja Elvis Mirzļikins, tad Kivlenieks ar savu rīcību izglāba viņas sievas un viņa vēl nedzimuša bērna dzīvības. Atrados aptuveni 20-30 pēdu attālumā no Matisa. Viņš mira kā varonis, izglābjot manas sievas un mana vēl nedzimuša dēla dzīvības. Ja tā raķete nebūtu lidojusi mūsu virzienā, tā noteikti trāpītu kādam no apkārtējiem cilvēkiem. Var teikt, ka tajā vakarā viņš noķera savas dzīves pēdējo ripu. Godinot Kivlenieka piemiņu, Volvo ledus halli ir izveidots neliels piemiņas stūrītis, savukārt Latvijas Hokeja federācija jau 3. gadu pēc kārtas rīko projektu Kivi programma, kuras mērķis ir līdz U10 vecuma grupai iepazīstināt ar vārtsarga pozīciju jaunos hokejistus, kuri līdz šim vēl nav spēlējuši vārtsarga pozīcijā. Un šovasar tajā piedalījās ap 60 jaunajiem hokejistiem. Tādi šodien bija hokeja stāsti, nedaudz traģiski, bet tā arī ir daļa no Latvijas hokeja. Atceries piesekot mūsu kanālam, uzrakstīt komentāru, ielikt laiku, kā arī atsūtīt šo video saviem draugiem. Bet mēs tiekamies nākamajos hokeja stāstos.